radīt vēl vienu daļu, kur ir negatīvi lādēta. Kāda tā daļa ir absolūtā vairumā neitronu saprašanas? Protams, elektrons. Un cik vienkārši bija dzīve 30. gados? Tas ir vienkārši visuma matērijas uzbūves teorija. Protoni ir plus elektronu veido neitronu. Viss ir vienkārši un skaidrs. Un tad tika veikti eksperimenti, kurš relatīvi neprasa nekāds pārmērīgs enerģijas, un prasa tikai neitronu avotu, pašķirt to kodolu, to saites enerģiju, kur esmu nodzēs, kur esmu novērtējis, ka nepēstosiet formā. Ieguldot, mēs varam dabūt brīvus neitronus, un tad viņi lēnā garā nomirst, izdara tās savas pašnākumus. Tad var precīzi mērīt impulsu un enerģiju šim te daļām. Ja? Un precīzi paskatīties, vai tā summa pēc Einsteina teorijas, viss kā nākas, dos to miera enerģiju tam neitronam. Lūk. Starp citu, jā, mums rīcībā vispār var šitā notikties. Mums, cik mēs no šitā budžeta iztērēsim elektronu radīšanu? 0,5, ja? 0,5 aiziet uz elektronu. Pāri paliek aptuveni 0,8, ja? Negaelektronu voltu enerģijas, tas ir enerģijas starpības. Tiešām megaelektronu voltu. Kos aiziet kinētiskā enerģija? Varam izmērīt un pārliecināt, viss ir ok. Lūk, nav ok. Ja? Pieņemot par hipotēzi šo te sabrukuma procesu, ka tas ir tikai protons un tikai elektrons, neizpildās enerģijas un impulsu nezināmības likums. Ko atmetam? Kuru hipotēzi atmetam? Par laika homogenitāti un deltas homogenitāti? Vai par to, ka neitrons sabruk mazliet viltītāk? Tāda bija dilema 30. gados, kā kad šie eksperimenti tika veikti. Lūk, un vājāk šķiet šī hipotēze, jo šeit mēs pētam kaut ko jaunu un nezinām. Kuram nav fundamentāli iemesli, kādēļ tad nevarētu rasties vēl kaut kas. Un tad apmēram 50 gadus tā bija tāda tīra hipotēze, tāpat kā kvarki kādus pāris 10 gadus vai Higgsa bozons līdz šim gadam. Lūk, pieņemsim, ka ir kaut kāda daļa, acīm redzot neitrāla, kur aiznes to lieko impulsu un enerģiju. Nu, tā kā viņi rodas kopā ar elektronu, viņi radusies ne no kā, tad viņi ir kaut kāda pretējā daba nekā elektronam, tad šī būs atbilstoši antidaļa. Šis ir antineitrīnu, elektronu antineitrīnu. Ir tāds lauks. Mūsdienās mēs viņu izprotam kā leptonu lauka otro komponentu. Ka visi leptoni dabā parādās kā dublets. Ka ir lādēts, dublēt elements un neitrāls dublēt elements. Un jūsu šajā elementāra termina tabulā pie leptoniem un elektronis viss prominentākais leptonu pārstāvis ir atbilstošās neitrīno daļas. Neitrīno, mazais neitroniņš, tas laikam ir Enrico Fermi piedāvātais nosaukums, ir tātad neitrāla daļiņa, viegla, ļoti viegla, tas ir atsevišķi ļoti interesants un līdz galam nenoskaidrots jautājums, kāda ir viņas miera masa. Ja kaut kas ir aizlidojis, var no šiem eksperimentiem noteikt kopējo impulsu un kopējo enerģiju, ja, un to precizitāti, kāda ir bijusi pieejama līdz šim, tā miera masa ir 0. Standarta modelis var pieciest pavisam nelielu miera masu, bet ir tikpat labi viņš izskatās, ja neitrīno miera masa ir 0. Tātad kustas viņi ar gaismas ātrumu ir ļoti tuvu tam. Un kāda ir viņas īpatnība? Viņa kādās miedarbībās neitrīno piedalās, ja? Kādās partijās viņa ir iestājusies? Elektromagnētiskajā miedarbībā. Ja tu piedalies elektromagnētiskajās miedarbībās, uzrādi savu lādiņu, viņa ir neitrāla. Viņa ir elektriski neitrāla. Elektromagnētiskajās nē. Varbūt stiprē miedarbībā. Kāda ir krāsu lādiņa? Ja neitrīno būtu krāsu lādiņš, viņa būtu kārs. Viņi nepiedalās stiprēs. Viņi kaut kur piedalās. Nu šajā reakcijā. Viņi piedalās šajā reakcijā, viņi šeit rodas. Kas viņu ir radījis? Un tas, kas viņu šajā reakcijā ir radījis, to arī sauc par vājā miedarbību. Šādā veidā tā vājā miedarbība fizikas zinātnē parādās. Yes, sir.
ir jautājums. Viss kārtībā, super. Tad mēs uzzīmēsim šī procesa diagrammu ar šīs miedarbības kvantu bozonu. Un ar to ir noslēgts. Tagad mēs no otra gala ir vieglāk. Ja? Viegli risināt uzdevumus, kad zini atbildi. Ja? Vai rādīt atbildes, kad esi dzirdējis, kad atrisinājumu. Tātad mums vajag no UDD tapt par UDU. Šoreiz mēs viņus vienkārši samainīsim kvarku ar kādu citu nukleonu, bet neitrons ir pats ar sevi. Un tas prasa kvarku transmutāciju, un kvarku transmutācijas virsotnē obligāti iet, lūk, un lūdzu, lai ir noteikts virziens laikā, tad šeit būs P+, N nulīte, un esiet pazīstami W bozons. Atbilstošā lauka kvants, atbilstoša lauka miedarbības virsotne. Un viņš ir spējīgs gan mainīt kvarku garšu, jo ievērojot D ir pārvērties par U, gan, kas mums tur ārā, kas mums tur vēl jābūt izējā. Viņš ir šeit kā virtuālā daļiņa. Kāds reālās daļiņas mums izlido laukā? No neitrona. Savukārt, kas tīk ar neitronu, un tur izlidoja protons un elektronu. Tad jābūt elektronu. Nu, viņš tā radīs. Tāds fundamentālā virsotne arī šeit ir tāda pati divas fermionu kājas, viena bozonu kāja. Kāds ir ielidojis? Tas, kas ir ielidojis, ir elektronu un neitrīnu. Tā tika ierosināts leptonu lauks. Antineitrīnu un elektrons ir leptonu lauka ierosinājums. Vājā miedarbība ir spējīga nomainīt kvarku, vai viņa garšu nomainīt, var arī garšu nemainīties, bet izmainīties kvarku stāvoklis un ierosināt vājo dublēt, jo leptoni piedalās vājājās miedarbībās un elektromagnētiskajās tīkliem lādēt. Tāds ir leptoni. Tādēļ vājā miedarbība, kuras nesēja daļiņa ir ar 3 komponentiem, W mīnus, Z0 un W plus. Saucamais vektors bozons, vājais vektors bozons. Viena no standarta modeļa fundamentālajiem laukiem. Viņa ļauj šādam trikam, šādam procesam notikt. Bet tā atbilstoša amplitude šai virsotnē ļoti maza absolūtajās vienībās. Ja mēs mēģinām salīdzināmos procesos salīdzināt viņa stipro vai elektromagnētisko. Lūk. Nevajadzētu, lai tas neitrīno lidot no apakšas uz augšu? Neitrīno, viņš ir... ok. Tādā ziņā tev ir taisnība. Ja es zīmēju neitrīno propagātoru uz leju, tad tas ir antineitrīno propagators. Pagaidiet kaut. Tomēr šādi, ja? Kā mēs viņā vienojušies pie elektronu? Ka šīs lūk ir elektrons, un šīs lūk ir pozitrons. Ja? Šis ir antielektrons. Tā kā neitrīno, kas kustas pretēju laikam, ir antineitrīno. Un tad tie produkti, kurus es novēroju savu normālu laika ritējumu, ir P+, antineitrīno, N-, N-, antineitrīno, P+. Kaut kas ir, kas jūs mulsināt. Tagad ir labi. Pieraksta otrais W mīnus, otrais kas? Kas lūdzu? Pieraksta par W mīnus, nē, kur iekals. Otrais kas? Tu Z0. Z0. Ko šajā? Ko šeit nozīmē tā enerģija? Kāda enerģija, piedāv? Pie 80 gigatonnu. Miera enerģija. Un šausmīgi liela miera enerģija. Ja? Tas darbības rādījums ir ļoti īs. Ja? Ja mēs varētu izslēgt citas mierības, teiksim, divu neitrīno pievilkšanās vājās miedarbības dēļ, tas rādījums ir niecīgs. Ja? Neitrīno vispār miedarbības šķērsgribības ar jebko ir niecīgi. Mierīgi iziet cauri zemē.
Mēs to neko nejūtam. Ja? Ir šausmīgi grūti viņu kaut vienu detektēt. Lūk. Labi, draugi, cik ļoti man negribētos ar jums turpināt. Mūsu laiks jau kā taisnīgā iztacēs, un šobrīd ir jāskrien citu pasākumu. Turpināt nākamnedēļ un piesakāties mājas darba izstā.